kā mēs kur izskatāmies dabā. Labi, es esmu ārsts, esmu doktora Inese Bolmane, un arī tāpēc, runājot par lekciju, runājot par cilmes šūnām, uztveriet to arī kā ārsta viedokli. Varbūt kaut ko skarbāk pateikšu, varbūt kaut ko vienkāršāk, bet es nerunāju tā kā ar mārketinga cilvēku acīm, bet arī tas mans viedoklis ir dziļi ārstniecībā, praksē. Es esmu ķirurgs, tāpēc, teiksim, lietas uztveru diezgan praktiski un pragmatiski, un tā es arī pieeju jautājumam par cilmes šūnu saglabāšanu, tādai iespējai pasargāt ģimeni, pasargāt bērniņu nākotnē, kā tādu drošības spilvenu, vai varbūt rezervas komplektu. Un patiesībā jau jums pašiem ļoti daudz nav jāizdara. Mēs jums iedosim tādus 5 soļus, kas ir jāizdara, lai varbūt šo drošības sajūtu varētu sagādāt. Un mans uzdevums šodien ir iet cauri tai teorētiskajai bāzei, kas tad ir cilmes šūnas un kur viņas lieto un kāda ir prakse mums Latvijas pacientiem. Tā kā tādā veidā arī mēs par to runāsim. Un kāpēc runāsim? Tāpēc, ka tas ir tas viens mirklis, ja? Es vienmēr uzsveru nepalaid mirkli vējā, jo mēs runājam par jaundzimušā cilmes šūnām. Jaundzimušā cilmes šūnas. Tātad, tad, kad mazulītis nāk pasaulē, tādā mirklī, pēc tam, kad mēs esam pārdalījuši nabas saiti, mazais ir uzlicis mammai uz krūtīm, un kamēr mēs gaidām, ka piedzims placenta, tas ir tas laiks, kad vecmāte var paņemt asinis, var paņemt nabas saites tādu sprīdi garu gabaliņu, jo pretējā gadījumā tas materiāls tiek izmests medicīniskajos atkritumos. Un apzinoties to, ka tas ļoti vērtīgais ir iespējams saglabāt nākotnē kā bioloģisku materiālu, unikālu materiālu, vai arī izmest mēslainē. Tāpēc arī tas mūsu sauklis un tas aicinājums nepalaid to mirkli vējā. Tas 7 reizes izdomā, nomēri un tikai tad griežam un izvēlamies, ko ar to darīt. Tātad par cilmes šūnām, ko mēs saglabājam? Ko saglabā? Saglabā 2 veidu materiālus. Kā teicu, asinis, un tās ir tās asinis, kas paliek nabas saitē un placentā, jo tad, kad mazais piedzims un nabas saite ir pārdalīta, tajā placentā, kamēr viņa turpina atdalīties no dzemdas sienas, vēl ir asinis, kuras pēc kāda laika sarecēs un nebūs vairs izmantojams, bet tās asinis mēs pēc piedzimšanas varam saglabāt speciālā konteinerā, lai nogādātu laboratorijā. Nabasaites audi, jo nabasaites audi tie ir mazliet savādāki, no tā mēs iegūstam laboratorijā mezeņmālās šūnas, no tāds sprīda garš nabasaites gabaliņš, kur atkal citā konteinerā vecmāte ievieto, un līdz ar to 2 materiāli, asinis un audi. Viņi atšķirās, un ja mēs runājam par asins cilmes šūnām, tad tajā šūnu attīstībā, jo mēs visi nākam no vienas šūnas, kuras attiekās ar otru šūnu. Tās pirms šūnas mēs esam kā vesels organisms izauguši, bet šajā attīstībā asins cilmes šūnas un asins šūnas kā tādas ir vairāk jau diferencētas, tāpēc nākotnē mēs no asins šūnām arī varam iegūt tikai asins šūnas. Tas ir balti asins ķermenīši, sarkanie ķermenīši, dažādi nosaukumi, bet asins cilmes šūnas, līdz ar to tas pielietojums varbūt ir mazliet tāds specifiskāks un vairāk orientēts tieši uz asins saslimšanām. Un par šo laiku, notiekot pētījumiem, ir jau 86 diagnozes asins vēži, dažādi, kuri asins cilmes šūnas tiek kā standarta terapija pielietot ārstēšanā. Mēs neārstējam pašu audzēju ar cilmes šūnām. Mēs runājam par to stadiju, kad mēs to audzēju esam vai ar ķīmiju, vai ar stariem, vai ar ķirurģiju. Mēs viņu esam iznīcinājuši, un mums vajag kaut ko likt pacientam
asinsvados, asinsritē, mums vajag atjaunot asinsriti, mums vajag atjaunot imūnsistēmu, ja? Tātad asins cilmšu pielietošana ir šādā aspektā, ka mēs viņu izmantojam pēc tam, kad mēs ķirurģiski esam vai ar staru terapiju audzēju likvidējuši. Bet otrais teikums, ja jūs skatāties neiroloģiju, un tas tā kā neiet kopā ar to, ko es teicu par tām asins saslimšanām, jo neiroloģija ir pilnīgi cita sfēra. Bet šeit ir tāda nianse, ka mēs varam izmantot paša pacienta nabasaites asins cilmes šūnas. Tātad bērniņš, kuram vecāki ir saglabājuši asins cilmes šūnas un kuras glabājas cilmes šūnu bankā. Tur, jā, tās ir eksperimentālas vēl terapijas metodas, un šeit mēs runājam par autismu, par cerebrālo trieku, par dažādiem smadzeņu bojājumiem pēc skābekļa, teiksim, padeves iztrūkuma, pēc tādām išēmiskām situācijām, un tā ir tā neiroloģija, par ko mēs runājam. Pirmā transplantācija bija 1988. gadā, un tas ir pacients ar asinsvēzi. Puisītis, viņam bija 6 gadiņi tajā laikā, kad piedzima mazā māsiņa, un mazās māsiņas asins cilmes šūnas tika viņam ievadītas. Un tas bija tāds liels notikums, liela darīšana, jo pacients un cilmes šūnu saglabāšana notika Amerikā, bet ārstēšana notika Parīzē klīnikā. Tā kā tāda pirmā transportēšana, pirmais pacients, un arī tagad vēl konferencēs viņš ir laipni aicināts stāstīt par to, viņam ir ģimene, viņam ir bērni. Un tā ir tā vēsture, tie 30 gadi, kuros ir asins cilmes šūnas pētītas, kā tad viņas darbojās šajos gadījumos, un tāpēc arī, ka tā vēsture ir garāka, ir tie daudzie gadi pagājuši, tad šeit mēs varam runāt par standarta terapijām. Jo, ja mēs paskatāmies tālāk uz audu šūnām, forši izskatās, viņas ir tik universāls, mēs varam izaudzēt jebkuru ķermeņa šūnu, bet viņas vēl nav paspētas tik daudz izpētīt, un patiesībā cilmes šūnu bankas sāk saglabāt audu šūnus, to nabasaiti, tikai kādā 16. gadā. Tagad mums ir 24. gads, līdz ar to tā vēsture vēl nav pietiekoša, lai klinikas, zinātnieku universitātes būtu šos pētījumus noveduši tik tālu, ka mēs varētu runāt par to, kā jau par standarta terapiju, kā par kaut ko tādu ļoti pašsaprotamu, kas ārstiem būtu melns uz balta ierakstīts, ka pie tā un tā mēs lietojam cilmes šūnu. Bet tāpat laikā audu cilmes šūnas tiešām ir tas remonta komplekts, tas atjaunojošais šūnu materiāls, un visvairāk arī tādā reģeneratīvajā medicīnā to arī izmanto, jo, ja mēs mākam izaudzēt muskuļu šūnas vai, teiksim, skrimšļaudus šūnas un dažādi dziedes šūnas, tad arī tas pielietojums ir tieši šādā aspektā. Mēs nerunājam par to, ka mēs smuku tādu sirdi varētu 3D printeri izprintēt vai apaļu skaistu nieri. Mēs šeit vairāk runājam par funkciju, un arī neiroloģijā. Netik daudz mums vajag, lai būtu skaistas šūnas, cik mums vajag tos bioķīmiskos faktorus, kas nodrošina to pārvadu, to impulsu pārvadu. Ja? Tā kā, kas šīm šūnām pirmkārt tā universālais tāds pielietojums, to nosaka tas, ka var izaudzēt dažādu raksturu šūnas. Otrkārt, viņas var praktiski neierobežot pavairot, jo viņās ir viss cilvēka dzīves potenciāls. Tā kā, kad mēs piedzimstam, šūnā ir noteikts tas dalīšanās, teiksim, potenciāls, un tāpēc mēs dzīvojam apmēram šo noteikto laiku uz zemes, bet mēs nedzīvojam 200 grādus vai varbūt savādāk. Un kas ir arī būtisks, un kāpēc mēs varam runāt par ģimenes materiālu, viņām nevajag sadarību. Viņas dara jebkuram. Jā, tad, kā jau teicu, ļoti, ļoti universāls tāds materiāls, kurš būtu ļoti iekārojams.
Vēl vienmēr arī gribās uzsvērt, un nevis vienmēr, bet patiesībā pēdējos gadus varbūt mēs esam arī pētnieci izpētījuši dažādas nianses, un jāsaprot, ka šis cilmes šūnu maisiņš, tas nav tikai tāds asiņu maisiņš, ja? Ir iespēja izdalīt, un tur arī ir satura jaunās šūnas, imūnās šūnas vai, teiksim, pirmsteču šūnas šai imūnai sistēmai. Un tāpēc mēs varam runāt par imūnterapiju. Un imūnterapija jāsaprot, ka tā nav imunitātes uzlabošana. Mēs nerunājam par imunitātes uzlabošanu, bet mēs par tādu agresīvāku metodi, kad mēs šīm šūnām varam dot kādu uzdevumu, kaut ko iznīcināt. Līdzīgi arī mēs, jebkurš, ja mēs sastopam kaut kādus svešus vīrusus, vai mums ir kaut kāda agresīva stāvokļa ķermenī, tad imūnsistēmas šūnas ir tās pirmās, kuras dodās cīņā ar tiem sliktajiem. Ja? Bet to mēs varam arī laboratorijā speciāli dot noteiktām šūnām noteiktu signālu, atrast to un iznīcināt. Tādā veidā mēs saprotam šo imūnterapiju. Jaunieviestās terapijas zāles, tas ir tāds termins, kas apzīmē to procesu, kad no mezenhimālajām šūnām, no šīm cilmes šūnām, mēs radām biotehnoloģiskus produktus, kuri pacienta ķermenī darbojas tā kā tie enzīmi, fermenti vai kādi šūnu, teiksim, produkti, kuri slimības dēļ nestrādā tā, kā vajag. Mēs varam tā kā aizvietot. Tātad šīs ir tādas tehnoloģijas, par kurām mēs runājam varbūt pēdējos gadus, un arī jaunieviestās terapijas zāles Famikorda grupai, mēs esam Famikorda grupas cilmes šūnu banka. Mēs esam vienīgi Eiropā, kuriem ir šīs divas laboratorijas, kas atbilst Eiropas zāļu aģentūras standartiem, un mēs varam nodrošināt šī jaunieviesto terapijas zāļu ražošanu jau tādā ražošanas izpratnē. Tas ir tas, kas arī mūs atšķira varbūt no citām bankām, un ko arī gribās uzsvērt. Pasaulē kopā ir apmēram 170, 180 ģimenes bankas, cilmes šūnu bankas. Ja. Eiropā arī šis skaitlis ir pietiekoši liels, bet mēs esam vienīgā ģimenes banka, kas pacientiem arī meklē ārstēšanas iespējas. Viena lieta ir mācēt paņemt cilmes šūnu materiālu, jo nekas sarežģīts jau īsti tas nav. Paņemt asinis no nabassaites un arī audus no nabassaites gabaliņu, laboratorijā izdalīt šūnas un uzglabāt. Tā ir viena sadaļa. Un tas prasa, protams, ieguldījums, tas prasa zināšanas, tas prasa tehnoloģijas un tā tālāk. Bet tā kā mēs esam ļoti liela, mēs esam Eiropā pirmie un lielākie, un pasaulē esam 3. lielākā banka. Tas no vienas puses mums dod iespējas un arī tādu pienākumu strādāt zinātnē, strādāt ar klinikām, ar universitātēm, ar inovatīvām dažādām terapijām un programmas dažādas ir un klīniskie pētījumi. Un līdz ar to tas mums arī dod to iespēju un arī pacientiem, arī brīdī, kad no klienta jūs kļūstat par pacientu, to iespēju, ka mēs varam par jums parūpēties. Tad tas ir tas, ko noteikti ir jāuzsver, un arī tad, kad mēs runājam par cilmes šūnām, tad tā ir tā sadaļa, kas ir cilvēkiem vajadzīga, kāpēc arī šīs cilmes šūnu bankas patiesībā ir vajadzīgas. Par to reālo pielietojumu, jo droši vien ir jautājums par Latvijas pacientiem, un vai mums ir arī Latvijā pacienti, bet es sākšu ar tādu apkopojumu Famikorda grupā. Famikorda grupa, tātad Eiropas tāda mēroga uzņēmums, mums ir 35 valstīs ir pieejams mūsu pakalpojums, un mums ir pietiekoši daudz laboratorijas un vēl
pēdējā 15. ir atvērta šogad Dubajā. Līdz ar to pacienti te ir no 2004. gada, kad varbūt vairāk tika dokumentēts pacienti, kuri ir saņēmuši ārstēšanu. Un arī jūs redzat divus aplīšus, asinis un audi. Jaunā asinīm attiecīgi puse ir asins saslimšanas, un otra puse ir neiroloģija. Un neiroloģija ir tikai tajos pēdējos pāris gados te radusies. Jā, sākumā patiešām bija tas mīts, kad mēs saglabājam tikai asins vēžiem, un tad bija mīts, ka tas asins daudzums ir mazs, ko var no bērna paņemt, un tad mēs runājam par to, ka arī tie asins vēži parasti parādās bērnu vecumā, bet nu jau mēs esam no tā tālu izauguši, mēs esam iemācījušies asinsšūnas pavairot. 20-30 gadus to laboratorijas centās paveikt, un pagājušajā gadā aprīlī ir piereģistrēts produkts, kurš apliecina to, ka arī asins cilmes šūnas ir iespējams pavairot. Un tā neiroloģija, tas ir tā sadaļa, ko es teicu, pašam pacientam, paša materiāls pie pašas slimības. Un tas ir iespējams tikai tad, ja ir bērniņam vai teiksim, lielākam cilvēkam tas cilmes šūnu materiāls saglabāts. Par audu šūnām, jā, pielietojums gana plašs, bet atkal neiroloģija ir tuvu 70%. Un arī pētījumi pasaulē ir ap 3000 aktīvu pētījumu pašlaik, un vislielākā pētījuma grupa ir tieši pie nervu sistēmas saslimšanām. Kas tās ir? Tā ir bērnu cerebrālā trieka, tas ir autisms, tās ir dažādas smadzeņu bojājumi, kaut kādu citu faktoru ietekmē, tās arī ir muguras traumas, galvas traumas. Tā ir arī neiroloģiski kaut kādi stāvokļi pie citām saslimšanām, ja, pie dažādām sklerozēm, pie dažādām, teiksim, redzes nervu bojājumu vai dzirdes nervu bojājumu. No vienas puses tā kā ir acu slimības, no otras puses varbūt arī ir tas neiroloģiskais faktors. Tā kā varbūt kaut kas slāņojās virsū, bet mums ir pāri par 2000 pacientu. Arī katram pacientam jau tiek sagatavotas vairākas tās devas, un tās metodikas ir dažādas. Kādreiz ir 3 ievadīšanas reizes, kādreiz tikai 1, kādreiz 5, kādreiz vēl pēc tam tiek atkārtots. Tā kā tie ir reāli pacienti, kas arī mūsu mājaslapā ir vesela tabula, un tur var filtrus likt un skatīties pa saslimšanām. Viņi visi ir dokumentēti. Ja mēs paskatāmies uz pagājušo gadu, tad varbūt liekas, ka pacientu skaits nemaz tik liels nav, tie ir pāri pa 50 pacientiem, bet tā tendence saglabājas un tikai aug, kad neiroloģija izvirzās tādā vadošajā pozīcijā, un arī tām asins materiālam, arī asins cilmes šūnu materiāls, ļoti liela sadaļa ir šīs neiroloģiskās saslimšanas. Un šajā slaidiņā mēs esam ielikuši mūsu Latvijas pacientus. Un Latvijas pacienti, kā tad tas notiekās? Mums Latvijā nav centru, kurš drīkstētu ārstēšanā izmantot jaundzimušā cilmes šūnas. Ir speciālas vadlīnijas, ir speciāli standarti, ir speciālas prasības, gan kontrolējošās, gan arī speciālistu ziņā, un mēs esam maza valsts, mums šo speciālistu un arī šo saslimšanu varbūt ir ļoti dažādas, bet mēs nevaram varbūt vienādas apkopot, līdz ar to tā ir tāda nākotne, gan jau, ka Latvijā arī būs iespēja ārstēt es runāju par jaundzimušā cilmes šūnām. Bet mums ir pacienti, un pacienti ir gan mūsu klienti, gan arī šeit ir bērni, kas nav mūsu klienti, kur mēs esam meklējuši donoru materiālu. Bet arī, ja mēs paskatāmies, tad bērnu cerebrālā trieka, galvas trauma, autiskā spektra traucējumi, ja? Tātad atkal tā pati neiroloģija. Un mēs grūtniecības laikā
tad, kad gaidām mazulīti, mums ir dažādas iespējas. Mēs dzeram folskābi, mēs dzeram, taisam testus, mēs meklējam skrīningus, mēs meklējam Dauna slimību, mēs meklējam, teiksim, kaut kādas sliktās iedzimtības. Mēs daudz ko mēģinām novērst, bet mēs nevaram novērst un nevaram paredzēt, un nav mums vienīgi metodas, kas varētu teikt, kad ir potenciāli mazulītim saslimt gan ar autiskā spektra traucējumu, gan, teiksim, nerunājot par cerebrālo trieku, kas bieži vien ir tāds hipoksisks stāvoklis tūlīt pēc dzemdībām un ar neparedzamām sekām. To mēs nevaram paredzēt. Mēs varam saglabāt jaundzimušā cilmes šūnu materiālu ar cerību, ka mums viņu nekad nevajadzēs. Nu, tādi arī ir šie mūsu pacienti, un pēdējie 3 ir jau tādi gadījumi, kas jau šogad ir jau saņēmuši ārstēšanu. Mums ir Ance, jūs esat kaut kur redzējuši Facebookā noteikti Ances stāstu. Ance ir pieņemts bērniņš ģimenē, auču ģimenē, un daudz darba ir sabiedrība arī ieguldījusi, lai varētu palīdzēt Ancei uzlabot veselību. Un jau mums bija 6 pacienti no 20. līdz 22. gadam, tad šajā slaidiņā tie vārdiņi ir gan daudz, un tie, par kuriem mēs runājam jau šogad, kas mums jau ir tādā apstiprināšanas un tādā izmeklējumu apkopošanas stadijā, un Mihails un Mareks un Ance jau ir pabijuši jau uz cilmes šūnu aplikācijām Slovākijā. Šogad mēs esam ar Slovākiju sadarbojušies, Slovākijas klīniku, kas arī labās tādās, nu, mums ir tāda iestaigāta taciņa, tā varētu teikt. Tā kā tas viss iet uz priekšu, tas viss attīstās, un tā ir zināmā mērā nākotne, bet kura jau iezīmējās šodien. Pašā sākumā, kad cilmes šūnas saglabāja, tad mēs tiešām runājam par to, ka zinātne attīstās, kad šodien vēl nav, bet pēc gadiem 5, 10. Šodien runāja par to, ka tas notiek tepat blakus. Varbūt ne gluži ap stūri, bet tepat vien mūsu pacienti ir, kas izmanto. Un arī tad tas jautājums vienmēr ir tāds, kad tā dusma maz bišķīt arī no manas puses, tāda dusma ir, kad tam, kam tas materiāls ir saglabāts, tam varbūt viņu nevajag, un viņam paiet 10 gadu, viņam liekas, ko es viņu tur glabāju. Ja? Atkal tam, kam ir tā saslimšana, tas nevar atrast un ir mieru pasauli otrādi apgriezt, lai varētu atrast iespēju ārstēties. Ja? Tā kā tas kaut kā tā tiek saregulēts, varbūt nepareizi no augšas, bet tā dzīve ir. Ja mēs vēlamies saglabāt jaundzimušā cilmes šūnas, kas ir jāizdara? Tie tādi 5 soļi, visi ir uzzīmēti ļoti vienkārši un it kā ļoti saprotami. Viens ir tā konsultācija, tā informācijas iegūšana, un arī šīs dienas lekcija savā ziņā ir ar domu, lai jūs iegūtu kvalitatīvu, saprotamu informāciju, lai jūs varētu pajautāt un noskaidrot varbūt jautājumus, kas jums nav zināmi. Tad, kad mēs esam sapratuši, ka jā, šis pakalpojums, šis servis būtu ļoti noderīgs un mēs patiešām to vēlētos, mēs sagatavojam papīrus, parakstam līgumu. Līgumu arī var parakstīt gan attālināti, mēs to organizējam, gan protams, laipni gaidām jebkuru pie mums birojā. Vecmāte paņem materiālu pie dzemdībām. Nav jābūt obligāti līguma vecmātei. Vecmātes tiek apmācītas, tas ir arī mūsu tāds uzdevums, ko atkal regulējošās institūcijas uzrauga un pārauga, lai visi tie soļi saglabāšanai, paņemšanai, uzglabāšanai, apstrādē, lai viņi būtu izieti atbilstoši tiem standartiem, kas šajā cilmes šūnu paņemšanas un pielietošanas procesā ir daudz striktāki nekā varbūt citās jomās. Laboratorijā materiālu izmeklē
Mūsu Latvijas materiāls glabājas Varšavā, un es arī viņu nogādāju uz Varšavas laboratoriju. Un vienmēr saku, ka es esmu ļoti priecīga, ka tas ir tieši Varšavā, jo Varšavas laboratorija ir viena no tām divām, kas tās jaunieviestās terapijas zāles drīkst ražot. Un otrs, lai Varšavas laboratorija ir lielākā laboratorija Eiropā. Un tāpēc mums ir vienkāršāk arī paņemt to kastīti ar lidmašīnu, aizvest uz Varšavu. Tur ir 10 minūšu attālumā lidostas laboratorija. Līdz ar to lielākoties tās pašas dienas laikā arī cilns un paņemtais materiāls nonāk laboratorijā. Laboratorijā ir liels darbs jāizdara, jo tas nozīmē pārbaudīt uz infekcijām, uz dzīvotspēju, saskaitīt. Tas nozīmē vēl dažādus antigēnus, noteikti dažādi parametri, kas ir laboratorijai jāizdara. Plus, ja mēs runājam par augu šūnām, ja, tad plus ir tas, ka mēs viņus liekam jau uz barotnēm un audzējam, un viņām noteiktā laika periodā ir jāizaudzē noteikts skaits koloniju. Ja, tā kā tas ir tas laiks samērā ilgs, kas paiet, un tāpēc arī certifikāti par uzglabāšanu un to strīpu pavilka, tagad viņš ir sagatavots ilgstošai glabāšanai, mēs tikai varam pēc kādiem 2 mēnešiem pēc dzemdībām. 2-3 mēneši ir tas laiks pēc dzemdībām, kad viņš ir sagatavots un gatavs tādai ilgstošai uzglabāšanai. Ko es varbūt nepateicu vēl par to materiālu, teiksim, raudu materiālu, ko es gribēju piemetināt, kad tas nav tikai viens tas asins maisiņš un tagad no nabas saites paņemtas malnās šūnas, bet mums ir 5 tādas mazas mēģinītes, tā kā es vienmēr saku, tā kā man mazais pirkstiņš, un uz tām barotnēm uzliekot, izaudzējot, pēc tam mēs viņu sagatavojam jau kā tādu duļķainu šķidrumu. Tās mazajās mēģinītēs jau ir gatavs līdz 1 miljonam pagatavot šķidrums. Un tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, kad viņas jau ir gatavas atkal tikt liktas uz barotnēm un atkal audzēt tos daudzos miljonus, kurus mums varbūt vajag neiroloģijā, vai arī pie mazākām lietām varbūt ar to 500 miljonu šūnu arī pietiek. Tā kā viņš jau ir vairāk vai mazāk gatavs materiāls, un tas pierāda, ka viņas ir augušas, viņas ir gatavas darīt to darbu, kas viņām ir jādara. Arī pēc tās atsaldēšanas viņas to darbiņu darīs. Ja? Nav runa par to, ka mēs saglabātu materiālu, kurš ir pēc tam atsaldējot neaug. Tas pēdējais ir uzglabāšana, un līgums ir beztermiņa. Tā kā tas ir, tur ir opcijas dažādas, vai gadu maksāt vai par lielāku laika periodu, bet to varam tad individuāli, kad jau katreiz slēdzam līgumu, to mēs visu arī tad izrunājam. Gribu vēl pieskarties, un droši vien jums arī tas jautājums ir radies tagad klausoties, ko tad darīt, kad tas īstais vai sliktais brīdis ir pienācis, ka mēs domājam, ka man tā šūnas tur glabājas un vajadzētu viņus izmantot. Es to esmu salikusi tādā vienā schematiskā bildē, kur pašā centrā ir pacientu koordinators, tā esmu es šī brīdī, bet tas ir ārsts, tas ir cilvēks, kas saprot to medicīnas pusi, kas ir varbūt pacienta, tie ir jūs, tie ir klienti. Tādā brīdī, kad ir runa par saslimšanām, kad ir runa par pacientu, par medicīnisku situāciju, un tam ārstam ir jāsaprot jau tas sākums, kādi dokumenti, vai ko tulkot, vai ko netulkot, kas var sazināties ar klīnikām, kas saprot arī, kuras klīnikas ar ko tajā brīdī nodarbojās, jo laika gaitā mainās. Kaut kādus gadus atpakaļ mums bija cieša sadarbība Polijā ar Žagromedu klīniku. Šogad, kā es jau teicu, mums ir Slovākijas klīnika. Ja? Tad dažādas programmas, dažādi pētījumi, dažādas, teiksim, tīri tāda diferenciācija, ko kura klīnika vairāk dara. Un tas ir jāzina, protams, ir
mums laboratorija, ir mums Polijas cilmes šūnu bankas arī medicīnas departaments, kas arī šajos gadījumos gan spēj kvalificēt materiālu izmantošanai, gan arī var dot padomu par iespējām meklēt ārstēšanu konkrētā situācijā, un līdz ar to koordinators visu šo procesu var salikt pa plauktiņiem un palīdzēt to ceļu padarīt iespējamu un vieglāku. Man ir arī tas, laikam, bija tas galvenais, ko es gribēju pastāstīt. Šajā slaidiņā ir Kristīnas numurs, telefona numuriņš, bet jums noteikti kontakti, Cilmes šūnu bankas kontakti. Pašā pamatā Cilmes šūnu bankas kontakti ir nabassaite.lv. Nabassaite.lv, tur ir iespējami gan dažādi raksti, kas varētu jūs interesēt grūtniecības laikā. Tur ir arī par cilmes šūnām, tur ir arī uzskaitītas saslimšanas, pie kurām izmanto. Un ja vēl mēs pārējām uz starptautisko lapu, angliski ir iespējams lasīt arī Polijas cilmes šūnu mājaslapā dažādus, gan rakstus, gan informāciju, kas varētu interesēt. Kā mājaslapu ir vērts apmeklēt un paskatīties. Tagad varētu arī ķerties varbūt pie jautājumiem. Es laikam tad taisu ciet. Jā, taisi ciet, un tad meitenes droši varat uzdot jautājumus. Es laikam varu sākt ar tādiem jautājumiem, kas vienmēr ir bijuši lekcijās un arī kaut kur jautāts. Es jautāšu tā kā es arī gaidītu mazulīti, bet, doktor, vai tas ir sāpīgi? Vai mēs kaut ko nenoņemam bērnam, jo nabassaite ir tā, kas tā kā man savieno, un tāds mīts valda, kad nabassaite ir jāpulsē tur 2 stundas, un kad, ja mēs vecmāte to neļauj, tad tiek noņemts bērnam visas vērtīgās lietas, un tādi jautājumi ir māmiņu skolu lekcijās. Nē, par šito man ir par sāpīgi, protams, ka tas nav sāpīgi, jo viņiem ir pārdalīta un to īstenībā nejūt ne bērns, ne māte, un vārds sāpīgi šeit laikam ir pilnīgi pēdējais, par ko varētu domāt, par to paņemšanu un atņemšanu bērnam. Pirmkārt, mēs runājam par profilaktisku cilmes šūnu materiālu saglabāšanu. Mēs nerunājam par tiem gadījumiem, kad jau ģimenē ir varbūt slims bērns, un mēs zinām, ka mums vajadzētu maksimāli daudz materiālu paņemt, lai mēs glābtu kādu dzīvību. Ja? Mēs viņu ņemam tikai to, kas paliek pāri. Dzemdību procesu zālē regulē vecmāte. Viņa ir tā, kas tur to nabassaiti uz rokas un jūt to brīdi, kad tās asinis vairs tur necirkulē. Tur varbūt ir kaut kādas trīsas, tur varbūt kaut kādas liekas, kad viņa vēl puksta, bet viņa jūt to brīdi, kad tā plūsma ir apstājusies. Un līdz ar to vecmāte ir arī tā, kura zina, kad pārdalīt nabassaiti. Un par 2 stundām es ļoti skeptiski gribētu izteikties un jautāt, ja nav asins rites, par ko tad tas šūnu materiāls, tā placenta un tā nabassaite pārvērš. Viņi pārvēršas par mirušiem audiem. Un lai no kurienes tās idejas nāktu, viņas tomēr iet pret medicīnu, un tas nebūtu tas, uz ko vajadzētu tiekties. Bet ja mēs runājam par to, cik ilgi viņai vispār ir jāpulsē, ir, protams, vadlīnijas. Bet es pajautāšu jums, un jūs varat neatbildēt, bet jūs varat tā, kāpēc viņai vispār ir jāpulsē? Manā laikā nepulsēja nabassaite, neviens neļāva viņai pulsēt ātri šķērēm, jau gaidījās šķērēm. Ja, bet mēs arī Kristīnas laikā droši vien, un mēs ar tīri glītas esam izaugušas lielas, ja? Kāpēc viņai ir jāpulsē, un ko tas dod mazajām? Labi, arī atbildēšu pat uz to. Vēl kaut kādas 15 sekundes tiešām tā plūsma
arī ar cirvi nepārcērtās, vēl kaut kādas minūtes tiešām, jo, kad mazais ir piedzimis, placenta sāk dalīties no dzemdes sienām nost. Un kaut kāds brīdis ir, ka tā plūsma vēl ir virzienā uz mazulīti, vidēji tās ir tikai 15 sekundes, tur nav 2 stundas, tur nav stunda, tur nav arī minūtes, ja. Tas ir tas, ka tiešām mazais saņem to, kas tajā nabissaitē ir. Bet ir viena liela lieta, kāpēc mēs arī ļaujam pulsēt. Tas ir tās minūte līdz 3 minūtēm, tas laiks, kad mazais no ūdens vides ir nonācis gaisā, un viņam ir jāievelk pirmā elpa. Mazajiem tiem plaušu alveolām ir jāatverās. Un tas ir tas laiciņš, kamēr samazinās skābekļa daudzums asinīs, ja. Tāpēc mēs ļaujam vēl pulsēt, lai mazais var mierīgi ievilkt to gaisu, lai tas nav ar zilam paliekot un ar lielām sāpēm un briesmām. Ja. Tā kā, bet te mēs runājam, un tas arī atbilst vadlīnijām Pasaules veselības organizācijas noteiktajām un arī Latvijas neonatologu apstiprinātās vadlīnijas ir 1 līdz 3 minūtes. Te nav runa ne par 5, 10, 20. Vēl vairāk minūtēm. Tas ir tas, kas ir bērnam vajadzīgs. Pārējās tās minūtes ir tās, ko mēs kaut kur esam dzirdējuši citur. Tā kā sāpīgi nav, mēs paņemam profilaktiski un vecmāte, protams, ļauj nopulsēt nabissaitē, neatņemot mazajam neko. Tā, vēl mums ir... Egitai ir jautājumi. Jā. Ja mums nav noslēgta līgums ar attiecīgo vecmātu un brauksim uz slimnīcu, kura būs vistuvākā, mums informēt vecmāti par paņemšanu cilmšanu. Jā, nav jābūt līgumam noslēgtam ar vecmāti, bet es vienmēr uzsveru, ka lēmumam par cilmšanu saglabāšanu ir jābūt tādam apzinātam. Līdz ar to mēs tomēr līgumu slēdzam pirms dzemdībām, un tā kā gatavojamies tam procesam, mēs dodam jums to kasti, 3,5 kg kasta viņa ir. Dodam jums uz rokas, jūs ņemat, liekat pie savām mantām, ja, un tad, kad braucat uz slimnīcu, jūs ņemat līdzi mantas, kaste, un tā ir tāda kā vizītkarta, kad rekursitai meitenei jāpaņem cilmas šūns. Var izdarīt to arī pēkšņi, izdomājot, ir rezerves kastes slimnīcās, bet mans ieteikums nekad nav bijis uz tādiem pēdējā brīža lēmumiem, jo tad ir daudz neskaidrību un arī var kaut kas neizdoties vai nepietikt laika vai teiksim, pareizi būtu maz bišķīt 5 minūtes pirms to izdomāt. Bet... Man ir jautājums, labdien! Jā. Tā būs ātrāk. Jā, par līguma slēgšanu, bet gan ar jums, bet tieši ar slimnīcu. Teiksim, mums ir opcijas vai tepat Rīga vai Valmiera. Jā, bet jums ar slimnīcu nav īsti līgums nepieciešams. Jā. Jums man ir jā, kā vecmāte zinās, tad man ir jāņem līgums, ka viņai ir jāpaņem. Ja? Mēs jums dosim kasti uz rokas, un kasti, kā es teicu, būs kā vizītkarti. Plus, jūs, protams, pati arī atceraties, un braucot uz slimnīcu, jūs jau arī teiksiet, kad ir paredzēts paņemt cilmas. Mēs arī dodam mazu uzlīmītu, ko ielīmē mātes pasē tajā pirmajā lapiņā, lai tiešām neaizmirst. Agrāk, kad mēs vedām kastīti paši uz slimnīcu, un kastīte gaidīja jūs slimnīcā, tad varbūt likās, ka grūti izčakot, vai tur kāds kaut ko neaizmirst, vai kaut kā tam līdzīgi. Ja, bet kurš lielākoties mēs dodam kasti uz rokas, un kurš vislabāk viņu var neaizmirst? Jūs un tētis, kurš tētis ar visām mantām, un jūs tusnīdam uz to dzemdību iestādi. Jā, to mēs saprotam, bet rekuris skatos, jau tieši arī to jautā, vai viss ir kvalificēts, vai visas prot noņemt? Jā, un tas ir mūsu jautājums, un jautājums mūsu tādā lauciņā. Tad, kad mēs slēdzam ar jums līgumu, tad, kad mēs to dokumentu apmaiņu, kura slimnīca, kurš bērniņš, kas ieteica līguma vecmāte, parastā vecmāte, tad arī mēs
Ja tā ir līguma vecmāte, tur vienkārši mums ir datu bāze, kur ir visas apmācītās vecmātes, un pa lielam viņas visas ir apmācītas, vienīgi arī kādreiz tās apmācības ir jāatkārto, mēs skatāmies, vai ir svaigi atkārtots tas materiāls vai nē, vai arī, teiksim, tad, kad jūs braucat, ja tas nav šī situācijā, ja jūs braucat tīri tā, kad saka uz Dulu, jūs, kad braucat uz nodaļu, pieņemsim, Sigulda ir ciet, un jūs braucat uz Liepāju, ja? Bet jūs braucat, un jūs mums uzrakstat īsziņu, te Egita dodos uz slimnīcu, un tad jau mēs gan apmēram ar jums sarunā saprotam, ka jūs dodaties uz to un to slimnīcu. Mēs zvanām uz to slimnīcu un prasam, labdien, kā jums iet? Mums tāda meitene dodās pie jums, tur būs jāpaņem cilmes šūnas, kas tam mums šodien dežūrē, kā tam mums tur ir. Pašos pirmsākumos mēs paši braucām, jo nebija tās apmācītās vecmātes, bet tagad pa šiem gadiem viņas ir 7 reizes apmācītas, un mums atliek tikai izčekot. Principā jūsu tas darbiņš lielākais ir izlemt, un to koordināciju, to jau mēs tad uzņemamies uz sevi. Tāpat, kad ir materiāls paņemts, kā tad mēs zināsim, vai kur viņš nonāk. Arī jums jau pašai tad nav jāzvan. To jau tad atkal vecmāte zvana Kristīnai. Kristīna jau tad zina, kastīte gatava. Tad mēs varam doties pakaļ un vest uz lidostu. Tad sanāk, ka mēs jums varam zvanīt 24/7, jebkurā brīdī. Kā mēs braucam, tad mēs zvanam, uz kurien mēs braucam. Jūs kad dodaties uz slimnīcu, jums pie līguma slēgšanas tiek līgumā iekšā ir parādīts numuriņš, un teiksim, vai jūsu vīrs tad raksta īziņu. Egita brauc uz Liepāju, un mēs uzreiz slēdzam iekšā to tādu domino, un uzreiz uz Liepājas slimnīcu zvanam vecākā vecmāte Laura un sakam, ka brauc Egita. Un tāds process notiek, un uzreiz rezervējam kurjeram, arī dodam informāciju, kad būs kastīte tuvāko 24-48 stundu laikā, atkarībā cik ātri mazulītis nolēma pieteikties. Un tad arī mēs jau esam gatavi un sazinamies visu laiku ar slimnīcu un jautājam, ja, teiksim, nav 12 stundu laikā mazulītis pieteicies, tad mēs zvanam vecmātei un jautājam, kā jums tur iet, kā, teiksim, dotajā momentā, kā iet Egitai, cik, tāda, kā saka, mēs dzīvojam līdzi, bet attālināti. Tad sanāk, ka mēs tikai noslēdzam līgumu, paņemam kastītu un tālāk paļaujamies uz jums. Jā, bet, teiksim, ja jums ir noteikts, šodien, teiksim, vienai māmiņai bija šodienas datums, nav info, tā kā māma nesūta, tad uzreiz mēs arī uzvanam pajautājam, kā iet, kad plānojās. Tad viņi mums tā arī tā pasaka, daktari teica, ka varbūt nedēļas laikā būs, un tad mēs drusciņā atslāpstam, bet, gaidam to informāciju, tad pēdējā, jūs noteiktajā datumā, mēs dzīvojam līdzi, jo mums visi piereģistrēti, un mēs ejam cauri un skatāmies, šodien Egitai jādzimst, uzrakstam vakarā, kā jums iet? Jūs mums atbildat, sēžam mājās, mēs arī sēžam mājās un gaidām. Visas tāds notiek. Ja jums jārēķinās, ka jums būs vēl viens līdzdzīvotājs, kurš jums neliks mieru un prasīs, cik ilgi. Mēs tā mēģinam tā no maliņas, bet, mēs it kā ļoti sakojam līdzi, jo, tas ir tāds, kā vienmēr visam sakam, ka tas ir tik unikāls materiāls, ka šeit, ir drusciņ tā. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs attaisnojam jūsu tās visas uzlikt. Mēs uzņemamies rūpes pa visu. Jā, un vēl viens jautājums. Ja pēc izmeklēšanas tas materiāls tomēr tiek atzīts kā nederīgs vai nepietiekami labs, kā tālāk tad ir, kas notiek? Jā, tad jautājums ir plašāks. Viens ir, kad nevar paņemt, un nevar paņemt, ir varbūt kaut kādas tehniskas, un te maz bišķītē ar Sindijas jautājumu tas iet kopā. Ir kādreiz kaut kādas tehniskas lietas, teiksim, notiek cīņa par mātes un bērnu dzīvību zālē,
Un tad par tām cilmes šūnām domā laikam vismazāk, kaut gan no mana ķirurga ārsta viedokļa tieši tad viņas vajadzētu paņemt, jo tā būs vienīgā opcija pēc tam kaut ko palīdzēt. Bet, nu labi, darba rokas zālē tik, cik viņas ir. Kādreiz varbūt ir audi, nezinu, izjukuši vai teiksim, nu ir tādas galēji patoloģiskas situācijas. Plus vēl valsts visi regulējumi, un ne tikai valsts, bet arī šīs sfēras regulējumi nosaka, ka paņemt var dzemdību iestādē. Nevarēs to darīt mājdzemdībās, nu, nerunājot par taksometru vai kā savādā. Tātad medicīnas iestādē. Ja vēl, teiksim, tad, kad jau materiāls ir apstrādes procesā laboratorijā, asins tas minimālais daudzums ir 10 ml. Tas parasti jau izpildās un ir atsevišķi gadījumi, varbūt arī, ka tiešām tās asins nav bijis iespējams iegūt. Bet par audiem 10% gadījumu, un tā ir sausā statistika, audi neaug. Viņš liek uz parotnēm, viņi neaug. Ko nozīmē neaug? Tanī, teiksim, nabasaitas fragmentā bija varbūt tas šūnu, bija tas vartona gels, un tāda gelveida masa tur ir, bet varbūt tur nav tās mezenhumālās šūnas. Vai, teiksim, viņas ir bijušas saspiestas. Katrā ziņā viņas nav gatavas veidot noteiktu skaitu koloniju noteiktā laikā. Varbūt tur arī kādreiz ir tā, ka viņš tā kā aug, tā kā neaug, ja, un tad patreizējais tāds uzskats ir, kad nevajag nekvalitatīvu materiālu saglabāt. Vajadzības gadījumā mēs tāpat par jums, kā par klientiem rūpēsimies un meklēsim donoru materiālu. Paliksim tikai tad varbūt pie tā asins materiāla, ja tāda tā situācija, bet tādas situācijas var būt, kad nevar saglabāt. Un tad iznāk tā, ka tad mēs pārējām no to divu, tāpēc arī maksājums jums rēķins netiek izrakstīts pirms tam, bet jau pēc tam. Tur ir iespēja tad pāriet uz vienu materiālu cenu, ja tas kā mēs maksājam nevis uz priekšu, bet par to, kas tiek izdarīts, par to posmu, jā, sākumā, jā, par kastītu vecmātes darbu un par to, kad nogādā laboratorijā, jā, tas ir pirmais maksājums, bet otrais maksājums, kā jau es teicu, tas viņš parādās arī tikai kā 2-3 mēneši pēc dzemdībām, tad, kad jau ir laboratorijā apstrādes darbu veikusi. Ja es atbildēju. Jā, paldies jums. Tur bija vēl Sindijai vēl pabeigšu, tad Sindijas atbild par to, ka no placentas, un ja tā placenta neatdalās, tam nebūs Sindija anatomiski tāda saikne tieši ar to placentas neatdalīšanos, jo asins materiālu mēs ņemam no nabas saites. Nabas saite pārdala, kaut kāds gabals paliek pie bērniņa, tas ir jums, tas ir pie jums. Tas otrs gals, kas ir ar placentu saistīts, ja, tā placenta tur var dalīties lēnāk, ātrāk, labāk, sliktāk, bet viņš jau ir brīvs un tās asins jau vecmāte punktē nabas saites asinsvadus un no tiem paņem. Tāpat arī to sprīda garo nabas saites gabaliņu. Ja? Tā kā tas nebūs tas gadījums, ka nevarētu paņemt. Arī anestēzija nav šķērslis. Vienalga, vai viņa ir pilna anestēzija, vai viņa ir epidurālā anestēzija. Tāpat arī baseinā jūs varat dzemdēt, vannā jūs varat dzemdēt, jo arī ūdenī to nedara. Jūs piedzemdējat mazulīt, un tad jūs pārvalcaties uz savu zemi, tā teikt, kā vecmātes saka. Tā kā arī ķēzargrieziens, principā visās situācijās var to tehniski izdarīt. Tas nav grūti iedot tā kā vēnā, tā kā no vēnas paņemt asins, tas tehniski nav grūti, bet tie apstākļi, tā mamma un tas bērns un tā dzemdību visa atmosfēra, tā ir tā, kas uzliek savādāk. Ja? Tā kā, vai tur anestēzija vai nē, tas nebūs tā. Ievai ir jautājums, viņu uzdošot mutiski. Ieva, slēdzies klāt. Sveiki! Pirmkārt, paldies par prezentāciju. Un tad es gribēju precizēt, varbūt es kaut kur palaidu garām, bet
Variet lūdzu vēlreiz, ja tas jau tika minēts, precizēt, kuri tad tie cilvēki var izmantot, kura veida šūnas. Tad audu ir jebkuram, cik es sapratu pareizi, un asins ir tiešie ģimenes locekļi vai vienkārši varbūt precizējiet šo. Jā, Ieviņ, šito es tā neizstāstīju, bet ka tad, kad mēs runājam par ģimenes materiālu, par ģimenes apdrošināšanu, par ģimenes banku, tad mums ir bērniņš, un tas viss ir 100% viņa gabaliņš, ja, gabaliņš no mazulīša. Tātad, lai kas tas arī nebūtu, asinis un audi, viņa 100% bērnam der. Un par asinīm bija tas teksts arī, kad tur viena grupa saslimšanas bija, kur vajag paša materiālu pašam pacientam. Tātad asinis šīs gadījumos arī bērnam derēs. Pie asins vēžiem kā tādiem parasti atkal ir tā, ka mēs neizmantojam pašam bērnam, bet brāļiem, māsām, mammai, tētim. Un tāpēc, tad, kad runāju par ģimenes materiālu, tad es arī tādā vertikālā runāju. Ir bērniņš, viņam ir brāļa māsas, bērnam ir vecāki un vecvecāki. Bērnam būs viņa bērni. Ja tā ir tā vertikāla, kas veidojās, ko mēs arī, kad runājam par ģimenes materiālu, ko mēs tad akcentējam. Ja mēs runāsim par māsīcām, brālēniem un tā tālāk, mēs jūs uztversim kā ģimeni, kā mūsu klientus, bet tajos gadījumos būs jāmeklē donoru materiāls. Kur rodās donoru materiāls? Donoru materiāls lielās valstis organizē speciāli arī tādas donoru dienas, ja, kad slimnīcās kooperētos ar slimnīcām, un īpaši Amerikā tas ir izplatīts, kad tiešām donoru materiāls tiek ievākts jau ar mērķi, lai varētu pētniecības centri izmantot. Latvijā mēs to nespējam. Mēs, protams, spējam visu, bet mēs esam pa maz. Mēs nevaram to visu darbiņu lielo izdarīt, bet tad mēs bāzējamies uz to donoru materiālu, kas ir Polijas Cilmšu bankas rīcībā un meklējam. Tad, ja es pareizi saprotu, tad jebkura cilmšūnas tas ģimenes materiāls ir ar 100% garantiju, ka derēs. Bērnam jā, jo bet pie asinsvēžiem vai pat ne vēžiem ir dažādas, respektīvi katrai saslimšanai, dažādām saslimšanām ir noteikti kritēriji tai atbilstībai šūnu. Audu šūnām viņām jau nebija sadarības, kā es teicu, viņas darīja visiem, viņas var pavairot, neierobežot. Ja, tur mēs kā reiz audu šūnas, mēs kā papildus terapiju kādreiz lietojam pie orgānu transplantācijām, lai nebūtu orgānu atgrūšanas slimība. Ja, tā kā audu materiāli ir vienkārši. Der visiem, var visu ko un potenciāls augšanai neierobežots. Visvairāk tā sadarība tieši uz asins materiālu, kuros gadījumos lieto pašam, kuros lieto brālim māsam. Pie tā vajag tādu sadarību, pie tā šī tāda. Ja, tā kā to tad konkrētajā situācijā, un arī ne tikai konkrētajā situācijā, tad es varētu varbūt šodien Excelu sazīmēt, bet arī medicīna attīstās un kaut kādā laika posmā ir kaut kāda noteikti uzskata vai metodoloģija. Ja, tā kā tas tāds mazliet peldošs mainīgais tieši, ka tās sadarības pakāpes vai kaut kādi procenti, jo agrāk bija modē tur procentu rakstīt, ka tik un tik procenti būs sadarīgs ar tēvu vai māti vai brāļiem vai māsām. Šito mēs varam likt jau malā, vairs procentiem tādu lielu tādu nozīmi nav. Kaut gan, ja statistika ļoti patīk, tad viņu var celt gaismā, bet gribu uzsvērt, ka medicīnā tie gadījumi ir ļoti individuāli. Labi, paldies. Un tad man bija vēl viens jautājums. Jā. Jums bija tas slaids, kurā jūs stāstījāt par to, kā jārīkojās, ja es esmu tas pacients, man ir nepieciešama šī palīdzība. Bet es gribēju pajautāt vienu soli iepriekš, kā tas praksē notiek, kad es vispār uzzinu, ka es esmu cilmšūnai, pacients cilmšūnai. Jo, piemēram, ģimenes locekļiem ir osteoartrīts un cik es esmu taisījusi, internetā skatījusies,
cilmšūns varētu būt kā variants, bet nekad neviens ārsts neko tādu nav minējis, jautājis, par to ierunājies. Tāpēc kā tas praksē notiek? Praksē tas notiek tā. Ja jūs paskatieties uz mani ekrānā, tad mums skolā neko tādu nemācīja. Ja? Tā vēsture, es jums teicu, kad ir kaut kā 30 gadi, un arī vēl tagad tiem praktizējošiem ārstiem, kas strādā, viņiem jau arī neienāk prātā, ka jums ir cilmšūnu materiāls saglabāt. Līdz ar to, plus tas, ko es teicu, kad Latvijā nav centra, kas varētu jaundzimušā cilmšūnas izmantot. Ja? Tātad līdz ar to jūs būsiet tie, kuri jutīs to situāciju, ka varbūt es tās cilmšūnas var izmantot. Ja tā ir parasta saslimšana, saslimi, tev izrakstīja zāles, tu izdzēri vesels. Aizmirstam. Ļoti vienkārši. Bet ir situācijas, kad grūti atrast diagnozi. Vai, teiksim, mēs atrodam diagnozi, mums nav īsti ārstēšanas, mums kaut kas neiet. Tie jau ir tie mūsdienu cilvēks jau tad Google ir apgriezis vairāk reizes uz riņķi, un kaut kur tas vārdu salikums ir. Pareizi būtu, ja tie ārstu konsīlī, kur tajā saslimšanā ir iesaistīti. Pareizi būtu, ka tā ideja nāktu no viņiem, bet tā tas dzīvē nenotiek. Jūs būsiet tie, kuriem pirmajiem ienāks prātā. Un tā arī notiek, un cilvēki zvana mums, un man konkrēti daudz tās pašas mammas, viņas ar bērniem ir rehabilitācijas centros, vienu otrai ir pateikušas, un ļoti bieži ir tādas situācijas, kur nav iespējams palīdzēt. Viņš nav mūsu klients, viņam nav materiāls saglabāts. Par tādiem, teiksim, agresīviem audzējiem, tur ir vienmēr arī jautājums, ka, tu nevar vienkārši cilmšūnu audzēju izārstēt, vai arī tas, ka tas nav tāds restartēšanas mehānisms, datoris var restartēt, viņš aizies pareizi. Tās situācijas būs apspriežams un pareizi būs, ja jūs meklēsiet mani vai kādu, kas pēc tam, pēc tiem 20 gadiem būs manā vietā. Es te nebūšu mūžīga, bet kāds manā vietā noteikti būs. Jā, skaidrs. Jā, tad es tikai gribēju pārliecināties, vai tad tas cilvēks ir pats tas iniciators. Ieva nepajautāja vēl vienu jautājumu. Zini kādu? Pie tā paša. Noteikti tad nāk arī prātā jautājums, vai būs kādas papildus izmaksas, tad, kad vajadzēs izmantot šūnas ārstēšanai. Un, ja mēs runājam par asins šūnām un tām standarta terapijām, kas ir apstiprinātās terapijas, ja, tad tās apmaksā valsts, kā piemēram aknu pārstādīšana vai plaušu pārstādīšana, ko mēs neveicam šeit mūsu valstī, ko mēs veicam Eiropas Savienībā. Tad tur Nacionālais veselības dienests tad pār to birokrātisko pusi tā lietai. Tas attiecās uz asins vēžiem, uz asins saslimšanām, uz to, kur mums ir materiāls, bet mēs nevaram šeit Latvijā veikt ārstēšanu. Autu šūnām viņas ir eksperimentālās terapijas, tātad nav apdrošināšana, kas varētu apmaksāt lielākoties iznāk pacientam pašam maksāt, bet par ko maksāt un cik tas maksā. Jo materiāls jau ir pa daļai gatavs, bet maksā tas, kad ir jāliek uz barotnēm un jāizaudzē tā kā neiroloģijā 20 miljonu, 30 miljonu šūnu. Un tas ir tas dārgais process, jo viņas aug kādus 3 mēnešus un vēl kādu mēnesi ir jāsagatavo produktus, ko var kaut kur ievadīt vēnā vai kādā smadzeņu šķidrumā. Un tur tās pats papildus izmaksas veidojās no 2,5 līdz kaut kādiem 6,5 tūkstošiem eiro. Viņas ir konkrētas summas, un tur nav atsevišķi gultas diena viena vai brokastīs ola vai kā man tur to vai to. Tā ir viena, teiksim, tādā aplikācija, tā ir tā ārstēšanas reize, un tas tur veidojas papildus izmaksas, ko mēs darām praktiski šajos gadījumos, jo it sevišķi pacienti, kuriem ir smagas kustība problēmas, kas nemitīgi, kam rehabilitācija ir 24/7 režīmā, un kur ģimene faktiski visus liekos līdzekļus iegulda bērnu atvesļošanā. Tur mēs piesaistam ziedojumu fondus, labi apzinoties, kad
tā naudiņa, ko ģimene nopelna un iegulda ārstēšanā, kā ar to varētu arī nepietikt. Bet tur tā sadarbība ir izveidota, un mēs labi apzināmies, ka kopīgiem spēkiem mēs šajos gadījumos varam palīdzēt. Ja būs runa par kaut kādām nelielākām lietām, par kaut ko, tad varbūt arī vecāki paši to var, vai, teiksim, pacients pats var maksāt, sevišķi jau kosmetoloģiju, vai atkal ir klīniskie pētījumi, kuros var iekļaut pacientu. Vai, teiksim, kā es teicu, dažādas programmas, kas ir sadarbībā ar universitātēm, ar zinātniskiem centriem. Tur ir savi noteikti kritēriji, bet arī tajos. Un tas ir tas darbs un tā informācija, kas man ir un ar kuru tad katrā. Viņa nav 10 gadus no vietas viena un tāpat, viņa mainās, bet tas ir tas, ko es varu meklēt un kādā veidā es varu palīdzēt praktiski pacientiem. Super, paldies liels! Un par derīgumu termiņu. Nav derīguma termiņa cilmu šūnām, tāpēc es arī runāju, kad bērniņam būs bērni. Tas pirmais periods, 24 gadi pagāja kopš cilmu šūnas saglabāja pasaulē un laboratorijas ir izpētījušas un pavilkušas strīpu apakšā, kad arī pēc 24, 25 gadiem atsaldētas pareizi, sasaldētas pareizi, atsaldētas. Cilmu šūnas uzvedās tieši tāpat, kā tad, kad viņas ir sasaldētas tajā pirmajā momentā. Līdz ar to mēs vairs nerunājam ne par 18, ne 25 gadiem. Tie 25 gadi varbūt ir palikuši kā tāds salīdzinošs, varbūt laika periods, kurā mēs kaut kādus varbūt cenšamies ielikt kaut kādu cenu līmeni vai kaut ko tam līdzīgu, bet nav tā termiņa un tas ir tā kā visam mūžam domāts. Tikai nav vēl tā precedenta, ka būtu nodotas mantojumā. Kā es teicu, mēs jau apmēram 30 gadu tādā periodā runājam. Cilmu šūnu saglabāšanu, izmantošanu un tā tālāk. Tā, varbūt, ka vēl kādam ir kāds jautājums, vai celt droši ieslēgt mikrofonu un runāt. Vai nu arī, ja pēc tam kādi jautājumi rodas, jūs droši varat rakstīt man, vai bija Linda, kas jums nosūtīja šo uzaicinājumu, vai arī droši varat zvanīt, vai arī nākat ciemos pie mums uz Valdemāra ielu 33A. Un arī, ja pēc tam varbūt, ja rodas kādi jautājumi, ir iespēja atsevišķi sarunāt Zooma dakteri, varbūt, ja negribējās kādu tādu personiskāku ģimenes jautājumu šeit pacelt, jūs droši varat rakstīt, zvanīt, nākt ciemos, un arī pa līgumu slēgšanu ir tā, ka nav obligāti jābrauc uz Rīgu, to ir iespējams izdarīt attālināt, ir iespējams parakstīt ar e-parakstu, un pēc tam jau sadarbībā ar kurjeru, vai kā saka, mēs līgumu un kopā kastīt nogādājam jums uz mājām, un es saku, viss tiek koordinēts un roka tiek turēta uz pulsa visu laiku. Un, jā, mums ir ļoti svarīgi, lai jūs justos droši. Un, jā, laikam tā. Un visām mammām es arī novēlu izbaudiet šo skaisto periodu. Mēs baudam līdzi. Un izbaudiet līdz pēdējam, un tad, kad mazais jau ir piedzimis, tad neraujieties uz darbu, bet klausieties, skatieties, kā viņš aug, jo tas laiks paiet ļoti ātri, mēs ar daktaru to zinām. Jā. Es jau dažus gadus atpakaļ mazmeitiņai paņēmu cilmu šūnu materiālu un noliku uz daudziem gadiem, tā piesaistiet vecās mammas. Viņas grib jums dāvināt zeķītes. Jo mums ir tāda, es vēl, protams, neesmu vecā mamma, bet es atceros sevi, kad tās omas tur nes tos 105 zeķu pārus, dažādas krāsas, kas varbūt man nemaz nepatīk un nepiestāv manām tapetēm un manai grīdai, tad reku vēl izlet tad no Dīnas jautājums, jā. Ļoti pareizs jautājums, un
pie līguma, un arī faktiski tad, kad mēs jau runājam konkrēti par līguma slēgšanu, tad arī es vienmēr jautāju par bīstamajām infekcijas slimībām, ja tas ir tas pirmais, ja. Tur 10 jautājumu līdzīgi, varbūt kā Asenas donoru centrā. HIV, AIDS, sifilis nebūs tas, ko mēs drīkstam nākošajām paudzēm atstāt, ja, vēl tur ir situācijas tādas. Nav runa par kaut kādiem beta-hemolītiskiem streptokokiem, ko vecmātes tur atrod. Nav arī citomegalovirus vairs nav nekas briesmīgs, kādus gadus atpakaļ mēs arī ar to nevarējām saglabāt. Mainās mazliet tie uzskati, bet tās ir bīstamās infekcijas, kuras nedrīkst būt pamatā. Nu, bet ir mātes aptāja, un tur ir viņa ir diezgan gara un sarežģīta, un tās pirmās absolūtās kontraindikācijas ir tiešām tie 10 jautājumi, pēc tam tur ir dažādi vēl jautājumi, uz kuriem jūs atbildat. Viņiem nav jābūt visiem negatīviem, ka jums tā nav, bet tad, kad ir arī tā situācija, kad mēs domājam, ka varam izmantot materiālu, mēs atkal skatāmies, ko tad jūs tur bijāt ierakstījis, tad atkal, kad taisam, beigās pie cilmšana paņemšanas vēlreiz arī ņemam mammas no vēnas asins 2 stobriņus. Tad atkal laboratorija to analizē. Visu laiku tāda kontrole iet, un arī pēc gadiem, kad vajag izmantot, tad atkal mums ir ko pacelt augšā un paskatīties, kas tam mums tur bija ierakstīts. Tā kā tā. Gan, ja vairāk neviens jautājums neiekrīt, ir jau pāri 7, visiem droši vien gribās vakariņš. Es jums pēc tam nosūtīšu e-pastā arī lekcijas ierakstu, pielikšu klāt arī vēl vienu YouTube saiti, mums bija tikko nofilmēts viens video, izstāst Latvijai pa Mareku, kur daktari stāstīja. Tāds paties stāsts, kuram mēs visi dzīvojam ļoti līdzi, un arī pielikšu klāt 2 saites, kur jūs varat vienkārši aiz lēna gara paskatīties, kur jau ir izmantotas cilmes šūnas, teiksim, parmikrotu grupas ietveros, un kur var izmantot, kur izmanto, un dažādas raktiņas, un to informāciju tā kā apaudzēt, kad viņa, tā kā ir, viņa ir patiesa, nav nekas izdomāts, un noskatieties to video pa Mareku, viņš... Mareks ir puisis, kas bija arī manā tai slaidiņā, kur bija tie 3 šī gada pacienti, viņš ir šī gada pacients. Tāds, ļoti aizkustinošs un tāds stāsts. Jā, tā kā, un lai jums jauks vakars, jauka nedēļas nogala, varbūt cerams vasara atnāks, un baudiet šo skaisto laiku, un paldies jums liels, un tad, ja rodas jautājumi, lūdzu, droši rakstiet, nav pareizi un nav nepareizi. Galvenais ir zināt. Paldies jums visām, paldies par šī vakara sarunu. Jauku vakaru, un baudiet šo skaisto laiku.